Nākamajā sižetā par autosalonu Cēsu pusē. Varēsim smelties lielisku uzņēmēju darbības pieredzi. Skatāmies! Autoservis un autosalons Synhro C darbojas jau 19 gadus, taču pēdējos 4 gadus nācis klajā ar jaunu pakalpojumu sniegšanu, ko iesaka saviem klientiem. Pretrūsas jeb antikorozijas apstrādi, kas attīstījusies diezgan veiksmīgi. Servisa vadītājs Mārtiņš Kalnietis uzsver, ka ideja par antikorozijas apstrādes ieviešanu radās jau pirms vairākiem gadiem. Šāda pakalpojuma sniegšana bija jaunums Latvijā un vēl nebija tik ļoti attīstījusies. Tāpēc arī cilvēkiem radās vajadzība pēc pretrūsas pakalpojumiem personīgajiem automobiļiem. Ļoti interesanti ir arī tas, ka salons piedāvā arī certificētu automobiļu garantijas pakalpojumu, kas ilgtermiņā darbojas 16 gadus, ja tas ir jauns auto. Es iesaku antikorozijas apstrādēt visām mašīnām, kas ir Japāņu mašīnas, teiksim, kas nāk no austrumiem. Tās ir Toyotas, Hondas, Mazdas ļoti daudz rūsē, arī jauna gada Mazdas rūsē. Pārstāv viss, kas nāk no austrumiem mašīnas, kas ir Japāņu mašīnas. Protams, klienti tiek arī aicināti uz ikgadēju auto apskati. Paša antikorozijas procesa veikšanai nepieciešami 2 darbinieki, kas rezultatīvi un efektīvi izdara savu darbu. Sākumā mašīnas apakšas paneļi un plasmasas detaļas tiek nojauktas. Tālāk norisinās mazgāšana ar ķīmiju, pēc tam norit ilgākais process – žāvēšana. Durvis tiek apstrādātas ar caurspīdīgu vasku, lai auto nezaudētu savu vizuālo pievilcību. Antikorozijas procesā tiek izmantoti 4 līdzekļi. Viens no tiem satur alumīnija pulveri, lai nav redzamas jebkādas korozijas pēdas. Pilna antikorozijas apstrāde izmaksā 260 €. Autosalons klientiem piedāvā iegādāties automobiļus, kas tiek transportēti no Vācijas, sadarbībā ar uzņēmumu partneriem. Galvenokārt tiek pārdotas Opel markas, jo tās ir ne tikai modernas, bet arī ekonomiski lietojamas automašīnas. Klientiem piedāvā pilnu apkopes procesu, sākot ar dažādu rezerves daļu pārdošanu, beidzot ar antikorozijas procesu veikšanu, kā arī tiek izieta tehniskā skate, lai klients būtu pilnīgi drošs par darba kvalitāti.